Matemātikas izaicinājums 27. diena. Iznešana pirms iekavām pirmā daļa. Pirms skatīties šo video, pārliecinies, ka esi noskatījies un sapratis 18. izaicinājuma dienas video. Mēs ar jums jau protam atvērt iekavas, taču dažkārt mums otrādi vajag tās aizvērt. Šādu darbību sauc par sadalīšanu reizinātājos, un vienkāršākajā gadījumā to var izdarīt ar iznešanu pirms iekavām. Piemēram, ja mēs redzam izteiksmi 2a plus 2b, mēs varam paņemt un iznest kopīgo reizinātāju 2. Iznest nozīmēs, ka mēs viņu noliksim pirms iekavām, un tad iekavās atstāsim tikai to, kas palika pāri no katra saskaitāmā, līdz ko mēs no katra no viņiem iznesām 2. Sanāks, ka iekavās no pirmā saskaitāmā paliek a, un no otrā saskaitāmā paliek b. Mēs vienmēr varam pārbaudīt to, ka sadalīšana reizinātājos ir izdarīta pareizi, atverot iekavas. Ja atverot iekavas mēs iegūstam sākotnējo izteiksmi, tad tas nozīmē, ka sadalīšana reizinātājos ir veikta pareizi. Tagad pamēģini tikt galā ar šiem piemēriem. Tie ir ļoti viegli, bet mums ir svarīgi saprast principu tik vieglos gadījumos, jo tuvāko nedēļu mēs ņemsim arvien sarežģītākus un sarežģītākus piemērus.